Cik tad vajadzētu normālam latvietim savas dzīves laikā bērnus uztaisīt, tā teikt? Tavuprāt, tas jau, protams, tā, bet tev ir 2, man ir 2, Jurģim 2, bet cik vajadzētu? Vai 2 pietiek, vai mums tomēr vajadzētu, es nezinu, 5 varbūt, vai kārtīgs milzīgas ģimenes, vai kā? Tīri matemātiski laikam, vai mēs atražot to demografisko situāciju, vai kaut kādi 2,7. Un man 3. bērns noteikti ir plānā, bet, manuprāt, tā demografiskā situācija, diemžēl, valstī ir slikta. Ja mēs salīdzinoši maz bērni dzimst, un arī tā mirstība ir pietiekami liela, bet vairāk un kuplāks ģimenes būs tad, ja cilvēks šeit jutīsies droši. Jo tas nav tikai par naudisko jautājumu lielāka pabalsti, bet tas drošība, es domāju, ka tev ir ģimene, tev ienāk ģimenē bērns, tad viņam ir jābūt iespēja bērndārzam, ir auklis pakalpojums, ģimenes, tas dzīvokļu fonds un augstskola, un tam visam jābūt pakārtot. Ja ģimene, un tad ir darbs, protams, un tad ir senioru vecums, bet ja ģimene jutīsies droši, ka šis te periods viss ir, tad es domāju, ka arī tā demogrāfija uzlabosies.